Jau pavisam drīz jāuzsāk Latvijā atkritumu šķirošana. Tas ir visai laikietilpīgs un precīzs process, kas, diemžēl, ir tikai uzsācis savu iedzīvošanos mūsu ikdienas ieradumos. Pieauguši cilvēki grūtāk ir pārliecināt, kāpēc viņam būtu jāmaina savu paradumu, ja vien tam līdzi nenāk nopietni finansiāli ieguvumi, kā tas varētu būt tad, kad ieviesīs depozītu sistēmu. Savukārt bērni vēl tikai veido savus ieradumus, tādēļ Liepājas rases rīko vidusstundas, ko iecienījušas arī vispār izglītojošās skolas. Šoreiz Liepājas rases viesojās Ezerkrastes sākumskolas skolēni un skolotāji, kas vispirms dodas iepazīties ar plašo Liepājas rases saimniecību, apskat lielo atkritumu kalnu un skatās, kā tiek attīrīti lietus notekūdeņi, kas izsūkušies cauri kalnam, runājot terminu valodā infiltrāta pārstrāde. Ja sākotnēji tas pēc izskata un krāsas ir līdzīgs Coca-Colai, pēc attīrīšanas ūdens kā jau ūdens. Bet tad priekšā interesantākais – atraktīvas spēles un rotaļas, lai nepiespiest skaidrot atkritumu šķirošanas būtību un zaļā dzīvesveida priekšrocības. Šīs vidusstundas mēs esam izveidojuši ar mērķi, lai varētu padziļinātāk vēl bērniem iemācīt un pastāstīt par to, ko nozīmē dzīvot videi draudzīgā veidā, dzīvot zaļi. Un arī mūsu devīze ir dzīvo zaļi. Un ko tad mēs darām šajās vidusstundās? Mēs sākam ar ekskursiju, kur ir ekskursija pa poligonu. Pēc tam mēs dodamies augšā administrācijas ēkas zālē. Un tad šeit iet vaļā bērnu radošās izpausmes, kur bērni zīmē zīmējumus, arī ar devīzi moto dzīvo zaļi, kā viņi to saprot, ko viņi dara savā ikdienā, kā viņi šķiro atkritumus, stāda kokus un puķes. Tad bērni liek puzlītes par dažādām tēmām saistībā ar poligonu, kā arī notiek šķirošana. Bērni ar lielu aizrautību liek gan lielos puzļus, gan atbild uz jautājumiem un zīmē savu zaļo domu. Mēs zīmējam skolu un visu apkārt. Mēs kopjam skolas vidi. Kā jūs to darat? Vācot atkritumus, šķirojot. Un mums ir ekoskola. Un ko tas nozīmē? Mēs esam vistīrākā skola. Mēs atzīmēsim skolu, vēl to, kur sparto, vēl to, kur izšķiro visu tāds plasmas un stiklas pudeles. Jūs to ikdienā darat skolā? Jā. Jā. Jo tāpēc, ka mums ir tīra skola zaļa. Taču nenoliedzami interesantākā nodarbe ir atkritumu šķirošana, kad bērniem tiek iedots atkritumu maiss, kurā ir gan plastmas, gan papīrs, gan bīstami atkritumi, tajā skaitā baterijas. Kā izrādās, viss it kā skaidrs, bet nesokas gan tik viegli. Kā jums veicās ar šķirošanu? Slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka mums bija 3 kļūdas. Kādas tad bija tās kļūdas, ko jūs nemācējāt sašķirot? Zīmīt. Mēs nemācējām plasmas un papīru. Ezerkrastes sākumskolas skolēni ir zinoši, bet kļūdas tiek pieļautas. Piemēram, tukša konfešu kārba tiek izmesta papīra konteinerā, bet tā iekšā ir plastmasas kārta, kurā pirms tam bija sarindotas konfektes. Kā tad bērniem sokas ar atkritumu šķirošanu? Sokas tīri labi, kļūdas gan pieļauj, bet nekļūdās tas, kas neko nedara. Mums ir bijuši arī uz vidusdienām pieaugušo ekskursijas, kur tāpat tās pieauguši cilvēki ņem un kļūdās. Lielākā kļūda ir tas, kad nelasa uz konteineriem, kam tas konteiners ir paredzēts, un nelasa uz pudelītēm, vai tas ir sadzīves bīstamais, vai tā ir vienkārši plasmas. Kādas tad bija bērniem visbiežāk pieļautās kļūdas, ar ko bērni kļūdās? Tāda lieta kā folija, nezinu, ka tas ir metāls, to laikam skolā vēl līdz fizikai, ķīmijai vēl tālu viņiem ir, un tas tā kā būtu piedodams, bet ir neuzmanības kļūdas, ka papīra piemet pie plasmas, vai plasmas piemet pie papīra, skārtbuņš, cits met pie papīra, bet tas varētu būt arī tas, ka mājā šķirošanas konteineros papīrs un plasmas un metāla buņš iet vienā konteinerī. Ezerkrastes sākumskola vienmēr ir aizstāvējusi un popularizējusi zaļo domāšanu, un nevelti. Jau vairāk kārt skola ir iegūsi veselības veicinošas skolas un ekoskolas nosaukumu. Ikdienas darbā tiek gādāts par bērniem labvēlīgu vidi, par veselīgu uzturu, sniegt iemaņas un prasmes veselīgam dzīvesveidam. Arī atkritumu šķirošana, makultūras vākšana, vides sakopšana allaž ir bijusi prioritāte. Šie jautājumi jāsāk mācīt jau ir mājās ģimenē, un lielākā daļa bērnu arī
ir ar to jau saskārušies mājās, mēs turpinām, tāpēc, ka mūsu sakārtotā vide ir atkarīga tikai no mums pašiem. Un ja bērns jau sākuma skolas un bērnu dārza vecumā saprot, ko nozīmē šķirot, tā tad viss aizies. Pastāstiet, ko jūs šodien jaunu uzzinājāt? Mēs uzzinājām, ka visu atkritumu šķiro pa konteineriem. Mēs šķirojam arī, mums bija daudz kļūdas. Bet tagad jums zinās, kā tas pareizi jādara? Jā. Es šodien iemācījos, kad visās konfekšu paciņās ir kaut kāda plastmas, kur konfekts bija iekšā. Tos vajag izņemt un likt pie plastmasiem. Un ko tu šodien jau uzzināji? Kā grūžkastē, kur ir rakstīts papīrs virsū, tur ir jāliek papīrs, kur ir rakstīts stikls, tur ir jāliek stikls, kur ir rakstīts plasmas, tur ir jāliek plasmas. Ikdienā ar tev tā sanāk izdarīt? Nezinu. Es uzzināju, ka nedrīkst dedzināt riepas, jo tas izraisa ļoti kaitīgu vielu. Un vēl to, ka ir jāšķiro atkritumi ļoti rūpīgi. Liepājas RAS gaida arī citu skolu skolēnus uz vidusstundu, bet vēl līdz aprīļa beigām turpinās konkurss Stepseles ceļojums. Akcijas mērķis ir nemainīgs – attīrīt savu apkārtni, vienlaikus savācot pēc iespējas vairāk nolietoto sadzīves elektrotehniku – televizors, dators, leduskapis, mobilos telefonus un citus. No katras skolas drīkst piedalīties viena komanda, tajā var ietilpt viena vai vairākas klases interešu pulciņu. Komandas dalībnieku skaits ir neierobežots. Uzvarēs tā komanda, kas iegūs augstāko punktu koeficientu, tas nozīmē, ka uzvarēs tie, kas savāks vairāk elektroiekārtu uz katru komandas dalībnieku. Arī šogad balvu fondā ir vērtīgas naudas balvas. Pirmo 3 vietu ieguvēji iegūs naudas prēmijas no 300 līdz 100 eiro. Akcija notiek līdz 30. aprīlim.